Tā Buddha tūlā tiek uzskatīts, ka tūlas zīme, jeb svaru zīme priekš Merkūra ir labvēlīga, tad attiecīgi, teiksim, tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem, kam ir Merkūrs svaros, tad viņi ir ļoti līdzsvaroti, mierīgi, jā, ar labu raksturu, ļoti piesardzīgi, uzticami, mīl filozofiju, ļoti, kā saka, mīl savu ģimeni, ciena savu ģimeni, jā, patīk, teiksim, ja saistībā ar naudas lietām, jā, tā kā Buddha atbild par naudas lietām, tad šajās finanšu jautājumos ir ļoti uzstājīgi, prasīgi, jā, attiecīgi labi pelna naudu, bieži maina nodarbošanos, jā, jo nevar atrast tā kā īsto līdzsvaru, kas tad īsti viņiem varētu patikt. Un klasiskie teksti parasti min tādu faktu, ka šie cilvēki vienmēr ir uzticami savam skolotājam. Ja? Bet, šie cilvēki parasti, ja ar kaut ko aizraujas, tad aizraujas uz visiem 100.